Doties lidojumā piedāvā Novatūrs. Šodien raidījumā dodamies uz vientuļām un ārkārtīgi vējainām Igaunijas salām, kur Latvijas uzņēmuma ekipāža ar savu helikopteri montē bākas Igaunijas kuģiem. Ne viss notiek pēc plāna, un tomēr bākas tiek uzlietas. Lidostā Rīga ir uzstādīti un sāk strādāt elektroniskie drošības vārti, kam tie bija nepieciešami un kā ar tiem pareizi rīkoties. Lai sekmīgi izveidotu savu civilās aviācijas uzraudzības sistēmu, Latvijā pieredzes meklējumos ierodas delegācija no Afganistānas, bet raidījuma noslēgumā jauns konkurss. Uzvarētājs balvā saņems iespēju savas spējas pārbaudīt lidmašīnas simulatorā. Jauna darba nedēļa, kā ierasts, arī jaunais lidojuma plāns ir klāt. Un šajā reizē raidījumu sāksim ar stāstu no Igaunijas. No Igaunijas salas Sūri Pakri, kur vairāku dienu garumā, neskatoties uz diezgan draņķīgiem laika apstākļiem, Latvijas helikopteri montēja bākas Igaunijas kuģiem. Nākamajās minūtēs par to, kā viņiem veicās. Arī jūs, tāpat kā mēs, vēlaties jautāt, kāpēc kaut kādas bākas uz salām ir jāmontē ar helikopteriem? Atbilde ir vienkārši. Vienkārši šeit citas iespējas nav. Tas ir tomēr helikoptera sanāk beigās lētāk. Tā tikai izskatās. Jo šeit nav infrastruktūras, nav ne automašīna, ne krāna, nekā. Te dzīvo 7 cilvēki tikai uz salas. Godīgi sakot, to 3 dienu laikā, kamēr uz klinšainajām salām turpinājās bāku montāža, nevienu no 7 cilvēkiem sastapt tā arī neizdevās. No helikoptera neizdevās pamanīt pat savvaļas govis, kas uz šīm salām esot galvenie saimnieki. Tuvojoties Sūri Pakri, jeb latviski lielajai salai, pārsteidz fantastisks dabas veidojums – kaļķakmens krauja, kas sniedz 4 metru augstumā. Krauja ir tik līdzena, ka sākotnēji šķiet kā ar flīzēm nomūrēta, un tikai pakāpeniski nāk apjausma, ka patiesībā tas ir īsts dabas veidojums no akmens. Arī viļņiem nošķeltās milzīgās plāksnes ir kā flīžu grīda, un tomēr pie to radīšanas cilvēks savas rokas nav pielicis. Stāvais krasts salu dara nepieejamu. To pārvarēt varētu vien kāds alpīnisma eksperts. Mums uz salas izdodas nokļūt ar helikopteru, un apkārt pavers nebeidzama ainava ar biezām sūnām, pelēkiem akmeņiem un zemiem kadiķu puduriem. Aivars, kurš montāžas darbus ar helikopteru veids jau kopš 80. gadiem un darīs to arī tādās eksotiskās vietās kā Malaizija, kopumā ir nerunīgs un darbos iegrimis. Un tomēr uz mirkli viņš pasmaida. Tas man atgādina jaunību, kad es strādāju ziemeļos. Man tieši pat ļoti saviļņotas, kad es redzu atkal šo skarbo dabu, un viss tas ir skaisti. Šajā pat mirklī, kamēr viena džīma helikopters ekipāža atrodas uz vējainajām salām Igaunijā, citas darbojas Āfrikā. Pēc daudzām drēgnumā un vējā pavadītām stundām uz salas, man prātā aizvien biežāk ieklīst doma, ka šajā mirklī patiesi daudz labprātāk arī es atrastos Āfrikā, bet laika sapņot nav. Mēs esam Igaunijā un esam šeit, lai strādātu. Padomju gados uz salām esot bijusi armijas bāze, un iespējams armijnieki arī bija tie, kas savulaik šeit uzstādīja bākas kuģiem. Iespējams arī viņi izmantoja helikopterus, jo kā gan citādi dzelzs konstrukcijas varētu dabūt uz salas ar stāvajiem krastiem. Taču tas bija sen, un vecās bākas vairs nekam neder. Tieši tāpēc šeit esam mēs. Helikopteram Mi-8 pirmais uzdevums – bākas no kontinenta pārcelt uz katru no salām. Helikopters vienā piegājienā spēja nest kravu līdz 3 tonnām, tādēļ dzelzs konstrukcijas, kurām drīz arī jākļūst par bākām, ir sadalītas vairākos posmos, tā, lai katrs svars iekļautos maksimāli pieļaujamajās robežās. Šim darbam paredzēts atvēlēt pusotru dienu. Skatoties no malas, tas, kā helikopters vienu pēc otras atsaitē paceļ konstrukcijas, šķiet diezgan viegli. Tehnika arī 3 tonnas paceļ tā, it kā tai apakšā karātos kaut kas nesalīdzinām vieglāks, taču skats no malas ir mānīgs. Un par darbu patieso smagumu liecina vien ekipāžas, pilotu, bortmehāniķu un tehniķu nopietnās sejas. Nemitīgi viņi savā starpā sazinās par āciju, nodod viens otram precīzas komandas, metrs pa labi, 2 pa kreisi un tam līdzīgi.
Saskaņota, precīza rīcība ir viens no galvenajiem faktoriem, kas noteiks, cik sekmīgi darbs būs izdarīts. Grūtākais to visu norganizēt, lai tas izdodas. Lai katrs cilvēks dara tikai savu darbu, to, kas viņam ir noteikts, lai nav burzma, lai nav panika, lai tas notiek skaisti, galvenais droši. Katram ir sava loma. Un ja kaut ko viens, tas ritentiņš izkrīt, tad arī, ja pilots ir ass, viņš neko neizdarīs. Sākotnēji ir paredzēts, ka visas bāku konstrukcijas uz salām tiks nogādāts pusotrā dienā. Reāli šo darbu izdodas veikt 2. Kā nekā helikopteram, konstrukcijas ir nevis vienkārši jāpārved un kaut kur uz salas jānovieto, bet jānovieto tās precīzi tajā vietā, kur vēlāk tā tiks uzslieta. Arī šeit helikoptera pilotu koriģē cilvēku uz zemes. Montāžas vienībai uz zemes ir jāpalīdz ar trosēm metāla konstrukcijas iegriezt tā, lai tās nākamajā dienā varētu viegli uzstādīt uz iebetonētajiem pamatiem. Te arī rodas pirmais šķērslis. Vienas bākas posma nepakam negrib nostāties pareizā vietā, bet montieriem pietrūks spēka vējā to piekoriģēt. Ir skaidrs, ka ar pirmo piegājienu darbus neizdosies paveikt, ir jāmeklē papildspēki. Šī bāka ir pirmā un kā pirmā arī sagādā visvairāk sarežģījumu. Man personīgi bija sarežģītākais šīs 2 caurules uz zemes nolikt tā, lai sastikētu, jo viņas visu laiku grozījās un nepietika cilvēka resursu, vajadzēja papildus atvest. Bija 4, tad mēs dubultojām 8, tad izdevām. Pirmais posms, ko mēs likām tikai ar 3, mēs varējām nolikt, jo vajadzēja pārlikt dažas reizes. 2. posms ar 2 aizgāja, pārējie ar 1. Iekarā, ar kuru metāla konstrukcijas tiek celtas, ir aprīkot ar vairākiem slēdžiem. Gadījumā, ja darba laikā kaut kas noiet greizi, helikopters kļūst nevadāms un ir pamatotas bažas par avāriju, pilotam ir iespēja nospiežot vienu pogu atbrīvoties no kravas, tā mēģinot izkļūt no situācijas ar iespējami mazākiem zaudējumiem. Kā nekā nedrīkst aizmirst, ka ar kravu piekarē helikopters gaisā nedrīkst karāties ilgāk par 8 minūtēm. Šajā reizē gan pie tik ekstremāla plāna nevajag ķerties. Arī pēc tam, kad kravu īstajā vietā neizdodas nolikt pat 2 piegājienos, ir cits risinājums. Mēs noliekam drošā vietā, tad atkal plānu izmainām, kaut kādas palīgierīces pieliekam. Tā nav rutīna, tas ir tāds vienreizējs, var teikt, darbs, jo katrs atšķirās. Ja mēs liktu, teiksim, stabus elektrolīnijām, kur viss būtu vienāds, tad tur ir ļoti vienkārši. Bet šeit katrs ir, jūs redzējāt torņus, viņi ir dažādi. Viens granātai līdzīgs, otrs raketei, 3. tur, nezinu, tādai bumbai vai mīnai. Tas, ka krava, kura jānogādā ar centimetra precizitāti noteiktā vietā, ir dažādas formas, prasa lielāku darbu gan tiem, kas helikopterā, gan tiem, kas uz zemes. Igaunijā darbu sarežģīja tas, ka katrai bākai ir dažāda forma, kas automātiski arī nozīmē to, ka tās dažādi uzvedīsies piekarē. Forma nosaka to, kā viņš lidos gaisā, bet tur atkal viņš ir pareizi jāuzāk. Ja? Tas arī daļēji jājūt un jāzina, kur ir smaguma centrs un cik liela būra viņam veidojas. Tad kādā ātrumā viņi varēs transportēt. Kā jau minēts, montāža ir absolūts komandas darbs. Man grūti spriekst, kurš ir galvenais. Ja pilota uzdevums ir novietot un noturēt helikopteru gaisā precīzi noteiktā vietā, tad bortmehāniķis ir tas, kurš vērojot pa lūku helikoptera grīdā to, kur īsti virs iecementētajiem pamatiem atrodas krava, sniedz kapteinim norādes pacelties augstāk, nolaisties zemāk vai palitot uz vienu vai otru pusi. Papildus komandas dod tehniķi uz zemes. Jo viņš redz reālo situāciju no gaisa, tas izskatās savādāk. Lūk, un viņš man par aciju dod komandas, ko darīt, es tad arī pildu. Man jau ir vienkāršāk laikam. Helikoptera kapteinis pats notiekošo uz zemes redz visai nosacīti, un faktiski viņa galvenais uzdevums ir piefiksēt orientierus, kas ļauj nenobīdīties uz vienu vai otru pusi. Daļai es redzu, mums ir spoguļi, bet arī vairāk tas ir uz izjūtu. Tas ir jājūt. Tiksim, ja pusmetru pa labi, tad karājies 50 metru augstumā, cik ir pusmetru pa labi? Kā to? Noteikti, tas jājūt. Saspringtais darbs, kurā visa komunikācija notiek īsu komandu formā, arī pēc tam, kad uzdevums ir izdarīts, diezgan jūtami ietekmē to, kā ekipāžas savā starpā sarunājas. Mēs vienkārši tagad 3 dienas viens otram liekam runāt tikai konkrētas komandas, lai nebūtu apkārt nevajadzīgu vārdu, jo tas traucē darbam. Tāpēc tas laikam tā izveidojās pēc pirms dienām, ka es konkrēti atbildu
uz jautājumiem. Lai arī ne bez sarežģījumiem, tomēr pirmajās 2 dienās komandai izdodas precīzi noteiktajās vietās uz salas nogādāt visas bāku konstrukcijas. Visi var doties pelnītā atpūtā. Nākamais darbs gaida jau nākamajā dienā. Miglas nav, laika apstākļi, lai arī joprojām vējaini un drēgni, ir darbam piemēroti. Jau atkal sākas saskaņotais darbs, kur komunikācija norit tikai īsās komandās. Viena pēc otras gaisā tiek uzlietas jau 2 bākas. Darbs norit sekmīgi, laika limitos izdodas iekļauties. Faktiski pacelt tādu torni pēc tehnoloģijas ir 1–2 minūtes. Mēs no pacelšanās šeit un nosēšanās šeit mums aizņēma 5 minūtes. Paša pacelšana arī ilga to 1,5 minūti. Tā, principā mēs esam tehnoloģiju izturējuši, izpildījuši. Montāžas darbos ar helikopteru visvairāk laika aizņem gatavošanās montāžai, projektēšana, plānošana, aprēķini. Savukārt pats darbs gaisā ilgs 5–8 minūtes. Tas ir 5 vai 8 minūtes, kas no zemes izskatās ārkārtīgi vienkāršas. Savukārt helikoptera ekipāža, izkāpjot pēc darba, jūtās kā pēc pamatīga treniņa. Es teikšu, ja tur kaut kas iet greizi, tad tā slodze ir viņa nekā pēc fiziska treniņa, bet viņa ir tā, it kā tev būtu pilnīgi viss izsūkts, un tu vairs vienkārši esi tāds kā no vates paliec viss. Tas nozīmē, ka pēc montāžas pauzē, kamēr pārējo komandas locekļi izplāno nākamo lidojumu, pilotam jācenšas atpūsties, lai vēlāk jau atkal būtu gatavs darbam. Helikoptera piloti atzīst, ka montāža ir viens no sarežģītākajiem, ja ne sarežģītākais darbs, kas viņiem iespējams. Ir nepieciešamas nevien labas zināšanas un pieredze, bet arī treniņi. Diemžēl tā kā helikopters ir arī ārkārtīgi dārgs prieks, parēķiniet paši, vienkārši karājoties gaisā ar kravu, helikopters Mi-8 degvielā vien patērē 1000 litrus stundā. Tādēļ mācību lidojumi faktiski nenotiek. Visa pieredze tiek uzkrāta reālos darba apstākļos, bet reāls darbs nenotiek katru dienu. Šādi darbi jau negadās, diemžēl, bieži. Pēdējā reize bija, laikam, Malāzijā, jau gadi 4 būs, laikam. Mēs tur uzstādījām kalnos 2 kilometru augstumā toaletes. Jūs tāpat kā mūs pārsteidz, kam gan vajag toaletes 2 kilometru augstumā kalnos? Kaspars, kurš šobrīd pie Aivara uz helikoptera strādā par otro pilotu, ieviesīs skaidrību. Sultānam ievajadzējās toaletes kaut kādā dabas parkā, kur iepriekš, kad viņš bija gājis ar savām meitenēm, nebija kur nokārtot savas vajadzības. Un Sultāns pateica, ka man vajag toaletes tur, un lai tajā laikā tas būtu izdarīts. Un tad tas bija mans pirmais darbs kopā ar Aivaru arī. Mēs tās toaletes izjauktā veidā nogādājām uz kalniem. Ar Kasparu, kurš montāžas darbus vēl tikai apgūst, mēs tiksimies arī kādā no nākamajiem raidījumiem. Bet atgriežoties uz salas Igaunijā, jāteic, 3. dienā atbilstoši iesniegtajam lidojumu plānam 72 stundu laikā visas bākas komandai izdevies uzstādīt. Uz paveikto atskatoties, Aivars atzīst, ja gadīsies ūdeņos gar salām braukt ar kuģi, viņš varēs lepoties. Jā, tad es varēšu palielīties, rekur. Es te pirkstu pieliku. Tā viena pēc otras Igaunijas salas ir aprīkotas ar jaunām skaistām bākām. GM helikopteras ekipāža savu darbu ir paveikusi un atgriežas Latvijā. Uz Latviju, konkrētāk Rīgu, laiks doties arī mums. Turpmāk raidījumā par elektroniskiem drošības vārtiem, kas nu pat uzstādīti lidostā Rīga, kam tie bija nepieciešami un kā ar tiem pareizi rīkoties. Lai sekmīgi izveidotu savu civilās aviācijas uzraudzības sistēmu, Latvijā pieredzes meklējumos ierodas delegācija no Afganistānas. Bet raidījuma noslēgumā jauns konkurss. Uzvarētājs balvā saņems iespēju savas spējas pārbaudīt īstā lidmašīnas simulatorā. Turpmāk raidījumā par elektroniskiem drošības vārtiem, kas nu pat uzstādīti lidostā Rīga, kam tie bija nepieciešami un kā ar tiem pareizi rīkoties. Lai sekmīgi izveidotu savu civilās aviācijas uzraudzības sistēmu, Latvijā pieredzes meklējumos ierodas delegācija no Afganistānas. Bet raidījuma noslēgumā jauns konkurss. Uzvarētājs balvā saņems iespēju savas spējas pārbaudīt īstā lidmašīnas simulatorā. Atgriežoties Latvijā, vispirms mūsu ceļš ved uz lidostu Rīga, kur nu pat ir uzstādīti un darbu sākuši jauni elektroniski vārti. Kā ar tiem pareizi rīkoties? Tātad iekāpšanas karti jūs esat internetā, acīm redzot, vai arī lidostā izdrukājuši. Šo iekāpšanas karti ir domāta uz attiecīgo datumu,
uz attiecīgo laiku, kad reizes lido. Tātad, ja šai datumā jūs lidojat un jums viss ir kārtībā, jūs noskanējat šajā aparātā šo karti un dodieties ceļā. Šobrīd jaunajos vārtos iespējams noskanēt visu no Rīgas lidojošo aviosabiedrību iekāpšanas kartes. Izņēmums ir vien Wizz Air un Norwegian Airline. Šo abu lidsabiedrību pasažierus vismaz pagaidām turpinās pārbaudīt lidostas darbinieki. Visiem pārējiem jādodas uz jaunajiem vārtiem un galīgi nav jāsatrauc, ka sagaidāms kas sarežģīts. Ieejot vārtos, uz skanera jānovieto iekāpšanas kartes kods. Ja tas būs pareizs, vārti atvērsies un pasažieris varēs turpināt ceļu uz lidostas drošības kontroli un tālāk arī uz lidmašīnu. Te vienīgā lieta, kurai jāpievērš uzmanība, ir tas, ka kods uz skanera jānoliek precīzi. Ja tas būs novietots slīpi, tā ka daļa no koda ir ārpus skanera zonas, elektronika to neatpazīs. Tāpat vajadzētu arī atcerēties, ka ieejot vārtos atļauts tikai vienam cilvēkam. Ja vienlaiks to zonā atradīsies vairāki pasažieri, elektronika vispār neļaus sākt skanēšanu. Tādēļ arī māmiņām ar bērniem vai bērnu ratiņiem arī turpmāk iekāpšanas kartes pārbaudīs lidostas darbinieki. Vēl papildus kārtība ir vien Ryanair pasažieriem. Tas, kas attiecās uz Ryanair, ir jānoskano iekāpšanas karte un pēc tam šis drošības kupons, kurš ir iegādāts, un veiksmīgi dodieties tālāk. Taču kopumā e-vārti nav nekas tik ārkārtējs, lai pasažieri ar tiem netiktu galā. Līdzīgi sastopam arī daudz viet citur, tādēļ vismaz pirmajās dienās jaunā sistēma pasažieros lielu apjukumu nav raisījusi. Lielākā daļa cilvēku, kas ir saskārušies ar šīm lietām Eiropā, saprot, man pa lielu pārsteigumu vakar, kad mēs tiešām palaidām testa režīmā šīs iekārtas. Ļoti liela daļa cilvēku zina, kas ir jādara, viņi automātiski to dara, iet un viss notiek. Šobrīd lidostā jaunie vārti testa režīmā sākuši darboties divās vietās. 4 šie elektroniskie geiti ir šeit dienvidu daļā un 2 elektroniskie geiti ir ziemeļu galā vai Nešengenas galā. Jā. Elektronisko drošības vārtu uzstādīšana ir īstenota kā viena no ERAF atbalstītā projekta jaunu pakalpojumu ieviešana starptautiskajā lidostā Rīga aktivitātēm. Projekta laikā iepriekš jau ir uzstādīta bagāžu saskaņošanas sistēma un ierīkots bezvadu datu pārraides tīkls. Elektroniskie vārti lidostā tika uzstādīti ar mērķi uzlabot pasažieru apkalpošanas servisu, samazinot rindā pavadīto laiku. Tāpat efektīvāk tiks izmantoti cilvēku resursi, jo viens darbinieks spēs uzraudzīt vairākas līnijas. Mēs tiešām esam priecīgi, ka mēs šo sistēmu uzstādījām un priekš lidostas kapacitātes, kur šobrīd arī termināla ziņā ir par mazu. Tas ir viens no risinājumiem, kā atslogot šīs rindas, kā padarīt efektīvāku drošības kontroli, jo cilvēki daudz ātrāk un daudz plūdenāk var tātad ieiet lidojumu uz savu galamērķi. Var vien piebilst, ka uzstādītās sistēmas ļaus nolasīt gan drukātās iekāpšanas kartes, gan iekāpšanas karti no mobilā tālruņa, ja šādu pakalpojumu nodrošina aviosabiedrība. Bet tālāk mūsu ceļš ved uz Civilās aviācijas aģentūru. Aizvadītajā nedēļā to apmeklēja delegācija no Afganistānas. Šobrīd afgāņi ir spiesti no jauna būvēt visu civilās aviācijas sistēmu. Viņi ir pārliecināti, ka Latvija spēs palīdzēt. Afghanistan, during the period of war, we lost all the infrastructure, the capacity, human capacity was the main issue that we lost it. So in the stage of 10 years, we tried a lot with the help of international community in Afghanistan. So we built our capacity, we had infrastructure, and also we built the different type of airports and institutional works on the civil aviation sector. So we developed. Still, we have to go forward. We have to see and learn the experience of any other countries. Līdzīgi kā 20 gadus atpakaļ Latvijas civilās aviācijas pārstāvji mācījās un mēģināja gūt pieredzi no daudz ilglaicīgāk pastāvējušām valstīm, piemēram, Zviedrijas. Šodien pieredzi meklē Afganistāna. Nedēļu ilgās vizītes laikā Afganistānas delegācija tikās gan ar satiksmes ministru, gan arī nozares ekspertiem Latvijas civilās aviācijas aģentūrā, gaisa satiksmē, lidostā un citās iestādēs. Viens no būtiskiem vizītes mērķiem – iepazīt Latvijas civilās aviācijas sistēmu, tās izveidošanas vēsturi un struktūru, lai pēc līdzīgas schēmas veidot arī savējo. Afganistānā sistēma šobrīd tiek būvēta, šobrīd ir tikai transporta un civilās aviācijas ministrija, protams, ir starptautiskās lidostas, tāpat arī lidostas, kurām nav starptautisko lidostu
savs status Afganistānā, un viņš šobrīd veido civilās aviācijas aģentūru vai administrāciju, līdzīgi kā mums, un mūsu piemēru izskata kā labu iespēju, kuri pārņemt. Pirmkārt, tātad transporta infrastruktūra un zināšanas un spējas, kā šo infrastruktūru pārvaldīt. Tātad gan veidojot civilās aviācijas institūcijas, tāpat arī ceļo kompetences viņu speciālistiem, jo aviācija ir ārkārtīgi smalki regulēta un nevelti ir jānodrošina augsts drošības līmenis, un tāpēc mēs varam nodot savu pieredzi. Vizītes laikā īpaša uzmanība tika pievērsta arī izglītības iestādēm. Viņi ir pazaudējuši, viņu pašu vārdiem sakot, praktiski visu infrastruktūru. Galvenā problēma ir cilvēku resursi, kas tur vienkārši vairs nav. Viņi sūta savus speciālistus, viņi māca ārvalstīs. Un arī tur viņus arī licencē vai certificē. Teiksim, viņiem tādas kapacitātes pašiem nav. Tas viņus ļoti arī šeit pie mums interesē, kādā veidā tas ir norganizēts. Izglītība gan nav vienīgais jautājums, kas interesē abas puses. Latvijai ar Afganistānu sadarbība ir veiksmīgi attīstījusies jau vairāk gadu garumā, kas īpaši attiecināms uz kravu pārvadājumiem, un ir iecerēts, ka kravu apjoms palielināsies. Latvijas vēlme ir ieguldīt šajā valstī savus pūles ne tikai ar militārā kontingenta palīdzību, bet arī attīstības sadarbības projektu ietvaros. Tātad, ja no 2009. gada tiek transportēts kravas caur Latvijas ostām, infrastruktūru, gan pa dzelzceļu, gan pa autoceļiem, gan ar aviotransportu, tad maijā jau tika uzsākti arī pārvadājumi pretējā virzienā. Tātad, pirmkārt, tas ir, lai apgādātu ārvalstu bruņoto spēku pārstāvjus, kas ir izvietoti Afganistānā, un pamazām arī komercializēt šo te maršrutu. Par to, ka nu pat notikusī vizīte ir tikai sākums abu valstu sadarbībai, pārliecību pauda arī Afganistānas Islāma Republikas transporta un civilās aviācijas ministrijas pārstāvji. The cooperation should be built. This is the first step that we are here, that we will have the chance of to sign an agreement between the two civil aviation of two countries. So then, according to that signing of the agreement, so we'll have the opportunity to expand the relations in different areas of between the two countries. Un nu visbeidzot, esam nonākuši līdz konkursam. Jāteic uz iepriekšējā konkursa jautājumu par vecumu un svaru ierobežojumiem Airodi un Vēja tunelī. Burtiski dažu minūšu laikā mūsu pasta kastē sabiras simtos skaitāmas vēstules un faktiski visas ar pareizām atbildēm. Tā ka savā starpā tās par balvām cīnījās burtiski pa sekundēm. Un tomēr noteikumi ir noteikumi, balvu saņem tie, kuru atbildes mūsu pasta kastē ievira pirmās. Taču tieši šīs atbildes arī izprovocēja nelielu stāstu turpinājumu, jo informācija, kas tika sniegta iepriekšējā raidījuma sižetā, nedaudz atšķīrās no tās, kas pieejama globālajā tīmeklī. Vai varam uzskatīt, ka taisnība bija gan tiem, kas atbildēja pamatojoties uz sižetā teikto, gan tiem, kas izmantoja internetu? Šīs atbildes noteikti ir pareizas gan tiem cilvēkiem, kas ir atbildējuši balstoties uz informāciju raidījumā, gan tiem, kas meklēja internetā, jo internetā mums ir šī oficiālā atbilde, ka ir ierobežojums līdz 100 kg un līdz 75 gadu vecumam, lai mēs neapbiežot nevienu savu esošo vai potenciālo klientu, jo mēs garantējam, ka jebkurš līdz 100 kg viņš var lidot. Taču tie, kas atbildēja, ka var lidot, skatoties katru gadījumu individuāli, arī tiem, kam ir 110 kg svars, arī tie ir atbildējuši pareizi, jo, kā jau es minēju, katru gadījumu mēs skatāmies individuāli. Šim cilvēkam mēs, protams, negarantējam, ka viņš varēs lidot, bet ja viņš atbrauc pie mums, mēs varam pamēģināt un iespējams, ka viņam sanāks un viņš arī varēs lidot. Līdzīga situācija ir arī par vecumu ierobežojumu. Pareizi atbildēja gan tie, kas rakstīja, ka var lidot katrs, kurš sasniedz 4 gadu vecumu un vecuma galējais slieksnis nav noteikts, gan arī tie, kas atbildēja, tunelī drīkst lidot līdz 75 gadu vecumam. Tas ir arī tāds vidējais noteiktais vecums, 75 gadi, kad mēs garantējam, ka cilvēks tiešām viņš nesabīsies, viņam tā vide būs droša, viņš varēs lidot, bet, protams, ka arī pie mums ir bijuši reāli gadījumi, kad cilvēki arī 80 gadu vecumā lido pie mums, un ja viņi ir paši pārdroši, sportiski un aktīvi, tad, protams, ka 75 gadi nav nekāds limits un var lidot arī 100 gadu vecumā, ja vien cilvēks pats tam ir gatavs. Un tomēr der arī atcerēties, ka pirmām kārtām jāskatās ir nevis uz ierobežojumiem, bet gan pašam uz sevi, jo tikai pats cilvēks zina, grib viņš lidot vai nē, var viņš to darīt vai nē. Tieskam pašiem pārbaudīt savu fizisko sagatavotību, pašiem zināt, vai cilvēks ir pietiekami spēcīgs, vai viņam nav nekādas muguras traumas, locītavu traumas, vai nav epilepsija, vai arī grūtniecēm mēs arī neiesakām lidot. Tā kā būtībā katram pašam ir jānosaka savs veselības stāvoklis.
Ar iepriekšējā konkursa uzvarētājiem jau esam sazinājušies un vienojušies par to, kā viņi tiek pie savām godam nopelnītajām balvām. Bet, laiks jaunam konkursam, kura balvu šoreiz piedāvā Transporta un sakara institūts. Ja vēlies izbaudīt to, kādas ir sajūtas pilotējot lielu aviolaineri, varēs to noskaidrot lidmašīnas simulatorā. Atliek vien būt pirmajam un pareizi atbildēt uz jautājumu, kas radies no kādas multiplikācijas filmas. Tajā lidmašīnas pilots saņem pavēli lido ātri, tā ka viens pāns šeit, otrs jau tur. Tad arī konkursa jautājums. Kas šajā pavēlē ir nepareizi? Kā vienmēr, atbildes gaidīsim uz e-pasta lidojumaplāns@lidojumaplāns.lv. Balvu saņems pirmais, kurš iesūtīs pareizo atbildi. Priekšā vēl tikai piebildīšu, lai tiešām atbildētu pareizi, pamēģini domāt kā īstenis aviators. Ar to arī savu lidojumu plānu šai nedēļai esam izpildījuši. Tiksimies ar jums jau pēc nedēļas, kad piedāvāsim atkal jaunus stāstus. Lai jums jauka un patīkama šī nedēļa, bet, ja plānojat doties kādā lidojumā, lai lidojumam labvēlīgs laiks. Veiksmīgi! Atā!